Labdien! Es, kā solīju, likšu video. Un šoreiz mēs taisīsim papīra puķīti, kura būs ļoti skaista. Un es varu parādīt apmēram, kas viņam būs nepieciešams. Nepieciešams būs lineāls, līme. Vienalga, bet labāk ir PVA, bet es šo izvēlējos. Zīmolītis, parastais, šķērītes un jebkādas krāsas, bet es gribu uztaisīt tādu baltu puķi, jo baltas puķis vairāk tā kā piestāv, piemēram, ievas kokam un tā, un tāpēc tad es taisīšu baltu. Puķa nav grūta, viegli. Skatāmies, kā mēs taisīsim. Tātad. Pirmais darbs ir ar lapu. Paņemsim lineālu un tad šai lapai, labāk dokumentu formātā, šai lapai izmērēsim 9 centimetrus no šīs malas un līdz šejienei. Vienreiz izmērēsim 9 centimetrus. Un tad vēlreiz 9 centimetrus. Kā mēs zinām, 9 reiz 2 ir 18 un līdz 18. No 9 un tad no 9 līdz 18. Un tas pats ir ar otru pusi. Tikai nevar griezt šādi uzreiz lapu, bet tieši kā tu taisnoji, tā tev arī jāgriež. Tad atkal no nulītes, no 9. Un no 9 uzreiz uz 18. Un tad paņemt lineālu un vienkārši tās svītras savilkt. Tā, savilksim. Savilkst. Tad, tālāk. Šeit ir jābūt tādai vienai, tādai svītrai, tad citas tādas lielas, ja? Un šeit tādai maziņai svītriņai jāpaliek, bet to mums nevajadzēs. Īstenībā vajag 4 kvadrātiņus, mums tas saviedosies kvadrātiņi, bet vajadzēs mums tikai 5. Bet sestoja, kas var... Ja tev kaut kas nesanāk, tu uzreiz vari tā kā uztaisīt 6. kvadrātiņu. Un tad atkal 9 un 9. 3 reizes pa 9. Un tas pats ir ar otru pusi. 9 un 9. 9 un 9. Un parādīšu rupju kļūdu. Rupja kļūda ir tā, ka redziet, man te ir tāda svītriņa, bet šeit man ir lielā. Un tātad man ir jāņem un jādzēš no sāku, šitā rinda jādzēš nost. Un jātaisa tā, kā ir, jo tad mums jāsāk ir mērīt no šejienes, jo tā ir ļoti rupja kļūda. Tā. Tā ir ļoti rupja kļūda. Tāpēc es mēru atkal. Šoreiz būs labāk. Jo kā ir mazā šeit, te jābūt ir 3 lielajiem, ja? Tā, un tagad vienkārši savelkam tās svītriņas. Jābūt taisiem citādāk, ja tu. Tā. Es jums parādīšu visas 5 lapiņas kā loka, lai jums neizmirst tā, ja kad jūs taisat, lai varētu pasīties kā.
tur bija. Būs tāpat visām lapiņām būs līdzīgi, bet ja kas ir. Tagad mani viss sanācis tā, kā ir būtu jāsanāk. Šādi viss ir. Tur ir, 6 kvadrātiņi. Vispirms es ieteiktu izgriezt vienu. Mēs skolā griezām visas, bet, lai iet viena pagaidām. Izgriezīsim ar šķērītēm, citi griez ar tādām papīra šķērēm. Šis ir šķēres, bet var pasūtīt papīra šķēres. Papīra šķērēm ir tādi zobentiņi, viņi labāk griežas. Nē, šitas gan visur, bet, labāks ir, protams, papīra šķēres. Es viņas maziņa sabojāju, bija baigi labas, bet es viņas sabojāju. Jā. Tak, jāgriež pa līnijām. Un tad mums sanāks šī te sanāk mums. Un tagad mēs paņemsim šo lapiņu. Šitā, lai viņš stāv. Ne šitā, bet šitā. Ja? Šitā. Tad paņemsim viņu no šitās puses un liksim šeit. Pārlokam. Un ja jūs redzat, ka jums pēkšņi nav taisns, ka jums aiziet viena mala par lielu, man ir laikam, man ir laikam tas pats. Jo redziet, man maliņa mazliet aiziet, redziet? Maliņa aiziet. To es ieteiktu paņemt ar šķērītēm un vienkārši nogriez, jo būs taisnāka puķīte. Tas vienkārši tu pielīdzināt vari. Tā. To es izmetīsim izkastā. Un ieteiktu ļoti labi pat ar nagu, nevajag tev nagus bojāt, bet vienkārši paņemt šitā te. Ar lineālu, jo lineāls vairāk labāk nospiež. Tad noliekam, lai spicais gabaliņš skatās uz priekšu. Un tad šito ir jāliek uz šejienes. Tas ir šādi. Un šādi. Un tas pats ir ar otru pusīti. Un tad atkal ņemam talkā lineālu un spiežam. Tev sanāks šitāds. Viņš tāds atvarās. Tad vienkārši mēs paņemsim šito te. Tāda austiņa, ja? No šejienes mēs viņu paceļam. Un vienkārši nolocīsim šādi. Ja, mums auss un tas pats ir ar otru. Tā mums sanāca šāds. Tad mēs vienkārši paņemsim, es ieteiktu vai ar zīmulīti vai kā vienkārši paņemt, ieķept. Šitā te. Viņa pataisīsies tā un tad tur pirkstu var iebāzt. Un tad tev sanāks šitāda austiņa. Un to pašu daram ar otru. Ja tev nevajag ielikt to zīmulīti, tu vari tāpat, var tāpat. Kas vēl ir jāskatās? Jūs redzat, ka man ir tas te. Es kā spiedīšu, viņš iet, redziet? Es kā spiedu, viņš iet. Tev viņš ir par vienu roku jāpietura, un otru ir jāspiež. Redziet, ja? Tātad, tālāk. Šitās te, šitie te, ir jāpārloka šādi. Šis arī jāpārloka. Abi divi.
Un tad šādi. Un atkal arī šādi. Un tad, jūs neredzējāt, ja? Šitas ir tas, kurš pārlocījās, jāpārlokas šādi. Un tad jums sanāk šādi. Bet šitas gan ir ļoti jāpārspiež, ja? Šī ļoti, ļoti jāpārspiež. Un tad šito jāliek virsū šitā. Un lūk, pirmais ziediņš. Un tas vienkārši jāpaņem līmīte. Paņemt līmīti un vienkārši šitajā vietiņā, jebkura tā austiņas, viņš paņemt un salīmēt. Nokrita. Salīmēt šitā. Un labprāt var paturēt, lai viņš tāds stingrāks būtu. Jūs varbūt sapratāt, varbūt vienu kopā sataisīsim vēl, un tālāk es parādīšu, kāds būs gala iznākums. Tak, uzgaidiet man klīti. Tā, nu griežam ārā no šejienes vēl vienu kvadrātiņu. Kvadrātiņš. Tas pats. Šoreiz es nerunāšu. Tagad es mazliet vēl pakomentēšu tā, kura ir uztaisīta, jums jāslīmē viņu šādi. Tā, pastīšos šādi, ja? Salīmēsim. Tātad, šai pusīti jāsalīmē. Šādi. Ieteicams labāk šitā nespiest, ciādāk viņa nebūs tik apaļīga. Pirmie 2 ziediņi ir. Tātad, jums vajadzētu sanākt šādai puķītei. Jābūt 3 starpiņi, un jā, šāda puķīte.